Latvijas meitenes un sievietes. Kaut arī patiesībā varētu teikt, ka šī runa veltīta ne tikai Latvijas sievietēm un meitenēm, bet arī visiem latviešiem kopumā. Tātad man rodas tāds iespējas, ka 8. marts tiek uzskatīts par kaut kādu pārpalikumu no PSRS varas Latvijā, un vispār rodas tāds iespējas, ka tas no latviešu puses tiek uzskatīts par Krievu svētkiem. Jā, bet patiesībā tie tak ir vispasaules svētki. Jā, un es pat Vācijā, iegāju veikalā, pajautāju pārdevējā, jā, patiešām, tā nav brīvdiena, bet tieši svētki. Jā, un es tātad varu novēlēt, lai patiešām, lai būtu, lai sievietes Latvijā būtu ar prieku vienmēr, kā ar prieku pieņemtu apsveikumus, kā arī lai vīrieši nekautrētos apsveikt tādā dienā. Jo tā ir patiešām, tie ir vispasaules svētki, un, jā, kuri parāda arī, ka sieviete ir līdztiesīga un daudzās nozīmēs pat labāka par vīrieti. Jā, un es te paņēmu dzērienu. Man tur ir. Tātad es novēlu pasakaini skaistu un ar ziediem pilnu sieviešu dienu visām Latvijas jaunkundzēm un kundzēm.